STEAM izglītības un tehnoloģiju centrs roboskola.lv ir sociālās uzņēmējdarbības projekts, kas piedāvā skolēniem praktiskas nodarbības zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs, mākslā un matemātikā, veicinot radošu, pētniecībā balstītu mācīšanos. Caur aizraujošu mācību veidu skolēni iepazīst jēgpilnu un drošu tehnoloģiju lietošanu. Tiek apgūtas mācību tēmas, kuras skolēniem ir aktuālas arī mācību programmas ietvaros, lai nostiprinātu skolēnu zināšanas un uzlabotu sekmes. Mācīšanās laikā skolēnos tiek veicināts radošums, loģika, telpas un laika izjūta, individuāls darbs, sadarbība komandā, kā arī problēmu risināšanas spējas un likumsakarību saskatīšana, izmantojot dažāda veida tehnoloģijas un darbinot dažāda veida maņas – redzi, dzirdi, pieredzi, kustību un praktisku darbošanos. Paplašinot centru Siguldā, Vidusielā 1 izveidot arī publiski pieejamo sensoro un iekļaujošo izglītības tehnoloģiju telpa, kuras mērķis ir palīdzēt bērniem ar dažādām mācīšanās vajadzībām pilnvērtīgāk iesaistīties mācību procesā un nodrošināt pedagogiem jaunus praktiskus mācību rīkus. Apmeklējot centra jauno telpu atklāšanas pasākumu, STEAM izglītības attīstības nozīmi uzsver arī ministru prezidente Evika Siliņa, kura pauž, ka šāda izglītība ir viens no pamatiem Latvijas nākotnes attīstībai. Savukārt Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis ir gandarīts, ka STEAM izglītības un tehnoloģiju centrs papildina Siguldas novada izglītības ekosistēmu, kurā ikdienu izglītojas vairāk nekā 4000 novada bērnu un jauniešu. Plašāku ieskatu par izglītības centra pakalpojumiem uzzini apmeklējot mājaslapu roboskola.lv.